8. laboratorijas darbs, 2. uzdevums. Šeit ir interesanta pieeja uzdevuma atrisināšanai. Uzdevums ir specifisks, ļoti reti, kad sastopams, bet interesanti paskatīties, kā mēs varam atrisināt arī tik sarežģītu problēmu. Tātad, ko mēs šeit redzam? Uzdevumā ir pastāstīts par kādu uzņēmumu, kurš ražo visas 7 dienas nedēļā kaut ko. Ir tabuļņa ar nepieciešamo cilvēku skaitu katru dienu, ir cilvēku skaits vispār uzņēmumā, un mūsu uzdevums ir pateikt, kurš darbinieks kādā dienā nāk uz darbu. Tur ir gan svarīgi nosacījums, ka katram darbiniekam obligāti ir jāatpūšās 2 dienas, pie tam šīs 2 dienas iet pēc kārtas. Tas nozīmē, ka ir kāds, kas atpūšās pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un tā tālāk. Ar ko mēs sākam? Šo uzdevumu risināt. Pirmkārt, mēs sāksim ar to, ka sapratīsim, kā mēs piešķirsim cilvēkiem to darba plānu. Ja mēs padomāsim ilgāk nekā 3 sekundes, tad mēs sapratīsim, ka šajā uzdevumā parocīgāk ir iedalīt darbu nevis katram darbiniekam atsevišķi, bet taisīt maiņas. Jo pēc būtības ir tikai 7 maiņas, 7 varianti, kā mēs varam iedalīt brīvdienas. Ja, tātad variants, kad mēs atpušamies pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien, sestdien, svētdien un svētdien pirmdien. Tas ir 7 varianti, vairāk nevajag. Tad lūk, šeit mēs tos arī varam mācīt, ja ir mūsu 7 varianti. Tātad, ko darīs Excels? Excels teiks, cik daudz cilvēku ir katrā no maiņām. Lūk, šī daļa ir mūsu mainīgās vērtības. Sauksim to par skaitu. Ja, skaits. Un šeit. Es ielikšu šeit vērtības. Lai kas būtu. Lūk tā. Super. Tātad, mēs sapratām, ka te ir 7 maiņas. Tas ir izdevīgāk. Mēs, protams, varam arī katram darbiniekam likt. Bet kāpēc to jādara, ja viņam nav vārdu, mums nav speciāli kaut ko jāpieplano klāt, mums ir vienkārši jāseko līdzi brīvdienām. Un tas ir vienkāršāk darīt tieši iedalot pēc brīvdienu variantu. Tālāk, saprast, ko dara solvers. Solvers nekādus lēmumus nepieņem, viņš saka, cik daudz katrā maiņā strādās cilvēku. Tas arī ir viss. Labi, tālāk. Nākamais solis pēc zaļā apgabala noteikšanas ir mērķa funkcijas, sarkanā šūniņa, un atkal uzdevumā pateikts, ka ir jāsaplāno tās maiņas pie nosacījuma, ka kopējās izmaksas ir vismazākās. Ja, tad mēs varam pārbaudīt, tad mēs saksim izmaksas, lūk šādi, un tātad, kas ir izmaksas, mums ir darba alga dienā vienam cilvēkam, un mēs tātad vienkārši sareizināsim šo darbu algu dienā ar darbiniekiem, kas strādās uzņēmumā. Ja, tātad mēs darīsim šādi. Sareizināsim ar šo pagaidām tukšo šūniņu. Ja, tāpēc, ka tur vēlāk būs kopējā summa. Bet te mēs varam to atstāt. Lūk, tā ir sarkanā šūna. Lūk tā. Labi. Tālāk, nosacījumi. Pirmais nosacījums izriet no šī skaidrlīša, ka uzņēmumā kopumā ir tikai 204 cilvēki, vairāk būt nevar, ja, tad kopējā summa ir jābūt 24. Lūk, tā ir mūsu kontrole, redzam, ka pašlaik mēs neizpildām mūsu nosacījumu. Ja, lūk šādi. Bet vēlāk skatīsimies, ko solvers izdomās par to. Nākamais mums kaut kādā veidā ir jāaprēķina, cik daudz katrā dienā strādā. Un, lai to varētu izdarīt, mums ir jāuztaisa tabula, ar kuras palīdzību mēs parādīsim darbības principu, kā strādā katra maiņa. Un mēs to darīsim lūk šeit. Ja, un pirmā uzdevumā mēs jau sapratām, kā mēs varam pateikt, ka kāds strādā vai kāds nestrādā. Mēs tur izmantojam vienniekus un nulītes. Un te mēs darām to pašu. Bet mēs liekam visur vienniekus, it kā visi strādātu katru dienu. Un tad vienkārši iezīmēsim tos apgabalus, kuri atbild it kā par brīvdienām. Ja? Tad redzam, ka tās ir mūsu brīvdienu varianti.
Lūk šādi. Ja? Arī varam izmantot conditional formatting, lai būtu pārskatāmāk. Lūk. Ja? Un tad mēs redzam, ka katru dienu 2 maiņas nestrādā, jo tātad cilvēkiem ir jāatpūšās 2 dienas pēc kārtas. Ko mēs darām tālāk? Tālāk ir jāuzzina, cik daudz cilvēku strādā katrā dienā. Un tas ir vienkārši, redzam, ka šeit ir 0,0. Tas nozīmē, ka šīs 2 maiņas nestrādā. Mums ir jāsaskaita, cik ir šajās maiņās kopā. Nu, un, protams, es jau dzirdu arī, ka jūs sakat priekšā, ka ir jālieto sum product, tāpat, kā mēs to darījām pirmajā uzdevumā, reizinot lūk šādi. Ja, pie tā mēs iesaldēju šeit, F4, iesaldēju skaitu, darbinieku skaitu, jo tālāk pavalkot šo formulu pa labi, katreiz citā dienā man arī būs jau apeitināt kopējā summa. Lūk šādi. Nu, un sanāk apmēram tā. Okay. Gatavs. Lūk arī viss konkrēti šā uzdevumā. Vairs te nekas nav palicis. Mums ir mainīgās vērtības, esam tās noteikuši. Mums ir mērķa funkcija, tas ir izmaksas. Mums ir 2 nosacījumi, daudzums un strādnieku skaits, sorry. Un šeit ir darbinieku skaits katrā dienā. Pēdējais solis to visu iestāstīt solverim, tas nav tik grūti, tātad solver. Šeit ir, protams, sarkanā šūna, minimizējam, ja tas ir izmaksas, mainam skaitu, lūk tā, nu, un nosacījumi. Pirmais nosacījums vienkāršākais, kā kopā darbā ir mazāk vai vienāds nekā ir vajag, šeit. Nākamā lieta ir ar šo rindiņu, kā lūk šeit, katru dienu darbā ir, un te tagad jābūt uzmanīgiem, lielāks vai vienāds, nekādā gadījumā neliekam mazāks vai vienāds. Viens no šiem variantiem es likšu lielāks vai vienāds. Un ir lūk šīs atgabals. Tātad, ko mēs pasakam, katru reizi dienā ir vairāk vai vienāds ar to, kas ir nepieciešams. Kāpēc tieši vairāk? Jo pie dažiem variantiem nebūs iespējams atrast tādu skaitu konkrēti, lai būtu tieši vienāds. Tā kā es jau lekcijā stāstīju, ar šo variantu mazliet izdevīgāk mēs varam kontrolēt gadījumus, kad nevar atrast tieši to precizo risinājumu. Un ir vēl viens svarīgs nosacījums, kad mūsu darbinieku skaits ir integer veselē skaitļi. Nevar atnākt pusi cilvēku uz darbu. Ja? Tātad ok. Viss ir ķeksīts klāt. 7. office raksta, ka tur ir liekas par 0. Vairs nekāda problēma. Solve. Un lūk ir rezultāts. Viņš mums piedāvā lūk šādi sadalīt darbiniekus. Redzam, ka šeit viss izpildās, nav nekāda problēma. Šādi iedalīt darbiniekus visās maiņās.